Okay, so the work we've done so far leads to the question which I'm going to explore now. What is Dharma? Tas, ko mēs darījām līdz šim, faktiski ir mūs apvedis līdz jautājumam, ko es apskatīšu tagad. Un jautājums ir, kas ir Dharma? So the word Dharma is to do with holding. Vārds Dharma ir saistīts ar noturēšanu. So we can use Dharma as a technical philosophical term to refer to something which holds its own entity. Mēs varam runāt par Dharmu kā tādu tehnisku filosofisku terminu. Hold its own entity, kas notur pats savu būtību. Es nezinu, vai es pareizi iztulkoju. For example, this watch Piemēram, šis pulkstenis holds the entity of being a watch. Satur sevi to būtību, ka viņš ir pulkstenis. It's a thing. Tā ir lieta. It exists. Tā eksistē. So anything which exists, which is a thing, which holds its own entity, can be called a Dharma. Un tā tad, jebkura lieta, kura eksistē un kura notur šo savu būtību, to var nosaukt par Dharmu. But when we talk about Dharma in the context of what this center is for, of course it's something else. Bet, ja mēs runājam par Dharmu tādā kontekstā, kā, piemēram, kādēļ darbojas, kādēļ pastāv šis centrs, kurā mēs esam, tad tas, protams, ir kaut kas cits. But it's still got this idea of holding. Bet arī šajā gadījumā tomēr ir šī doma, šī ideja par kaut kādu noturēšanu, saturēšanu. And it refers to whatever holds us back from suffering. Un šeit ir runa par visu to, kas mūs attur no ciešanām. For example, as you probably know, there's the teaching by the Buddha on the Four Noble Truths. Kā jūs droši vien zināt, ir Budas mācība par 4 cildenējām vai cēlējām patiesībām. The first two are suffering and the causes of suffering. Pirmās 2 ir ciešanas un ciešanu cēloņi. So this is really just analysing the situation we find ourselves in before we make the changes that we were looking at in our meditation. Un faktiski šīs patiesības analizē stāvokli, kādā mēs atrodamies, pirms mēs esam uzsākuši kādas pārmaiņas, kurā mēs pievērsamies meditācijā. Even going back to the baby who cries, it's suffering, and it has a cause of suffering, which may be hunger or pain. Bet ja mēs atgriežamies atpakaļ uz šo situāciju, kad es biju zīdains, tad arī tad bija ciešanas, kuras izraisīja varbūt sāpes vai vēl kas cits. But it's only later in life that we can look much deeper into what the causes of suffering are. Bet, protams, tikai pieaugot, mēs varam ieskatīties dziļāk un saprast, ko nozīmē ciešana. But it's the third and fourth noble truths which correspond to what we call Dharma. Bet 3. un 4. cēlā patiesība ir saistīta ar to, ko mēs saucam par Dharmu. And these are things that we don't even know about at first. We don't know anything about it. Un tās ir lietas, par kurām mēs sākotnēji vispār neko nezinājām. The first is the cessation of suffering. Pirmā no tām ir ciešanu izbēgšana. We wouldn't even consider that was possible. Iespējams, ka sākotnēji mēs vispār nepieļāvām tādu domu, ka tas ir iespējams. It's like we learn that suffering is just part of life and you have to accept it. Mēs vienkārši savā dzīves laikā esam mācījušies par to, ka ciešanas ir mūsu dzīves daļa, sastāvdaļa, un ka mums tas ir vienkārši jāpieņem kā fakts. Even now, probably most of us in this room actually feel that. Un es domāju, ka iespējams, ka pat pašlaik ļoti liela varbūtība, ka lielākā daļa no šeit klātsošiem mums ir līdzīgs sajūta. We've heard about nirvana and enlightenment, but whether we really believe that it's possible is another question. Mēs esam dzirdējuši par nirvānu un par apgaismību, bet jautājums ir par to, vai mēs tam esam līdz galu noticējuši.
We should be honest with ourselves. Mums What do I really believe? Mums vajadzētu būt godīgiem pašiem pret sevi, kam mēs patiešām ticam. And it's what do I really believe for myself? That's really where we have to test it. Un pārbaudīt mēs varam nevis kam mēs ticam, bet kam es personīgi ticu. Do I really believe that this person sitting here, that I call me, has the capacity to be completely free from all suffering? Vai es spēju iztēloties, ka šī persona, kas šeit sēž, ko es saucu par es, vai tiešām viņa spēja pilnībā atbrīvoties no visām ciešanām? And completely free from all causes of suffering? Un tāpat arī pilnīgi atbrīvoties no visiem ciešanu cēloņiem? Probably not. Droši vien, ka ne. And then enlightenment is something much more. Un apgaismība ir vēl kaut kas daudz vairāk. Do I believe that this person sitting here called me is capable of being completely beyond any limitations of knowledge? Vai es šobrīd varu iztēloties, ka šī persona, kas šeit sēž, ko var nosaukt kā es, var būt pilnībā brīva no visiem zināšanu ierobežojumiem? Because Dharma means the cessation of suffering and the causes of suffering. Jo dharma nozīmē ciešanu un izbēgšanu un arī ciešanu cēloņu izbēgšanu. And not just abandoning the causes of suffering, but also abandoning all obscurations of knowledge. Un šeit nav runa tikai par ciešanu cēloņu izbēgšanu, bet arī kā atbrīvoties no visiem traucēkļiem, kas mums traucē iegūt patiesu zināšanas. That abandoning all obscurations of knowledge is called Dharmakaya, which means a sort of the Dharma mind, fully developed. Un viss, kas mūs atbrīvo no šiem ierobežojumiem sasniegt pareizi zināšanas, to sauc par Dharmakaya. So it's quite a challenge to really believe that the true cessation is possible. Un tas faktiski ir ļoti liels izaicinājums patiesi noticēt, ka patiesa ciešana izbēgšanās ir iespējama. And then the fourth noble truth is the path to the cessation of suffering. Un ceturtā celā patiesība ir ceļš uz šo ciešanu izbēgšanos. This is the things that we have to do, the things that we have to learn in order to completely transcend all suffering. Un tās ir lietas, kas mums ir jāmācās, kas mums ir jādara, lai mēs rezultātā varētu pilnībā atbrīvoties no ciešanām. And to overcome all obscurations to knowledge. Un arī atbrīvoties no visiem šķēršļiem, traucēkļiem, kas ir mūsu ceļā uz zināšanām. So I think what usually happens is that we start to practice the path without having complete confidence in the goal. Ļoti bieži ceļa sākumā mēs sākam praktizēt, un mums nav šīs pilnās pārliecības par to mērķi, uz kuru mēs tiecamies. At first we have more limited goals, such as, I just want to feel a bit happier. Bet sākumā mums ir tādi mazāki mērķīši, varbūt sākotnēji šis mērķis ir, es vienkārši vēlos justies mazliet laimīgāks. I just want a little bit more peace in my life, a little bit more contentment. Es vēlos, lai manā dzīvē būtu mazliet vairāk miera, vairāk apmierinātības. And then if by practicing some of the Dharma techniques we achieve that, then we get more confidence. Un ja praktizējot kādas dharmas tehnikas, mēs piepildām šos, varbūt, mazos pirmos mērķus, tad mūsos rodas lielāka pārliecība. But happiness and contentment isn't the only thing we want. We also want to understand things. Bet laime un apmierinātība nav vienīgais, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies arī saprast to, kas notiek. One of the reasons why we didn't feel so good before is because we were confused about a lot of things. Viens no iemesliem, kāpēc mēs agrāk nejutāmies labi, bija tas, ka daudzas lietas mūs mulsināja, mums bija neskaidrs. It's a bit like being in darkness about certain things. Tas ir līdzīgi kā tad, kad mēs atrodamies tumsā un nezinām, kur kas atrodas. Even if we're highly intelligent, very well educated, I don't know, brilliant at chess and mathematics or whatever we studied at university, nevertheless, there's still this area of complete darkness in our life.
Un pat, ja mēs esam ļoti gudri un mums ir ass prāts un varbūt mēs pilnībā pārvaldām šaha spēli vai matemātiku vai vienalga, ko mēs arī mācījāmies augstskolā, bet tai pašā laikā blakus šīm jomām, kuras mēs pilnībā pārvaldām, ir arī vienalga kaut kāds jomas, kuras mums ir joprojām tumšas un nezināmas. And then there's that whole area of our life where we're relating to other individuals and also to society in general. And we can feel confused about that too. Un tad vēl ir šī joma, kas ir saistīta ar mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem, ar sabiedrību kopumā, un arī šajā sfērā mēs varam justies apmulsuši. And we could feel that we want to understand more about what is happening around us. Un mums vienkārši kādā brīdī var rasties sajūta, ka mēs vienkārši vēlamies saprast, kas notiek ap mums apkārt. Why are all these things happening? Kāpēc viss šīs lietas notiek? Of course, there's the explanations given to us by our culture, by the news, and so forth, but or by our friends. They also have many explanations for this and that, what goes wrong in life, but we're not satisfied by that. Protams, ir šie skaidrojumi, ko mums piedāvā mūsu kultūra, vide, kurā mēs dzīvojam, arī mūsu draugi, bet kaut kādā brīdī mums ar to nepietiek, jo šīs piedāvātās atbildes mums nepieņem. So Dharma has got these two aspects, which we generally call method and wisdom. Dharmai ir šie divi aspekti, ko mēs saucam par gudrības aspektu un metodas aspektu. So method is really the practices, the activities, the behaviors. It's what we have to do. Metode, tās ir prakses, tā ir rīcība, tā ir uzvedība, tas ir tas, kas mums ir jādara. Wisdom is the knowledge, the understanding, and the intuition. Gudrība nozīmē zināšanu, izpratni un arī intuīciju. It's actually knowing reality. Tas nozīmē pazīt realitāti. It's understanding how things happen and then what is their actual nature. Tas nozīmē saprast, kā lietas notiek, kā tās pastāv un kāda ir to patiesā daba. And on the wisdom side, there can be certain breakthroughs when we realize that the way that we've been seeing things all our life isn't correct. Un šajā gudrības spārnā var būt tādi brīži mūsu dzīvē, kad pēkšņi mēs tā kā izlaužamies plašākā telpā, ka mēs apzināmies to, ka lietas, kā mēs redzējām lietas agrāk, ka tas bija pilnīgi nepareizi un neadekvāti. Certain assumptions we've made about the way things are false. Ka daudz no šiem pieņēmumiem, kas mūsos bija izveidot par to, kā lietas pastāv, vienkārši ir nepatiesi. Also, we may have felt all our life that certain things will lead to happiness and certain things will lead to problems, and we may have actually got that wrong. Iespējams, kad līdzšinējā dzīvē mums ir izveidojis priekšstats, ka konkrētas lietas mūs novedīs pie laimes un savukārt citas lietas mūs novedīs pie problēmām, bet tad mēs pēkšņi atklājam, kad tā mūsu izpratne arī šajā ziņā ir bijis neadekvāta. And sometimes it requires a lot of courage to challenge our assumptions because in one way we feel quite secure to think that the world is that way. Un ir vajadzīga pietiekoši liela drosme, lai mest izaicinājumu šiem saviem pieņēmumiem, jo mēs atrodamies tādā zināmā drošībā, kamēr mums viss priekš sev šķiet skaidrs, kā lietas notiek. It's like people clinging on to a delusion because it's familiar. Tas ir šis gadījums, ka cilvēki turas pie kaut kāda veida maldiem, tāpēc, ka viņiem šie maldi ir labi pazīstami. And the implications of accepting that it's wrong could feel scary. Un tas, kas izrietēs no tā, ka es pieņemšu, kad šie mani uzskati ir maldīgi, tas šķiet kaut kas biedējošs. But on the other hand, it might be an adventure to go into what at first seems to be the unknown in order to discover
something new about the way things are. Bet no otras puses tas var būt arī piedzīvojums, izpētīt kaut kādas līdz šim nezināmās lietas un uzzināt kaut ko pavisam jaunu. There's also the whole issue about selfishness and what's it called when you altruism. Un tad vēl ir tās lietas, ko mēs saucam par sautīgumu un par altruismu. There's a kind of habit of selfishness that most of us have developed. Vairums no mums mēs esam sevi attīstījuši sautīguma ieradumu. Thinking that happiness comes from looking after oneself alone. Un šis ieradums ir tāds, ka mums šķiet, ka laime, mēs būsim laimīgi tad, kad mēs rūpēsimies tikai paši par sevi. Whereas the opposite is true. Looking after oneself alone just makes us unhappy, whereas actually caring for others will make us happy. Bet patiesībā ir otrādi, ka ja mēs rūpējamies tikai par sevi, mēs kļūstam nelaimīgi, un mēs kļūstam laimīgi tad, ja mēs rūpējamies par citiem. And some people more easily make that transition, but some people find it quite difficult. Ir cilvēki, kuriem pārēj šajā jomā ir veikt vieglāk, bet citiem tas ir krietni grūtāk. So all this is part of Dharma. As you can see, it's got these two sides of method and wisdom, but even then within each there are a lot of different aspects. Tā viss ir dharma. Šeit ir gan metode, gan gudrība, bet katrai no tām ir daudz un dažādi aspekti. If we compare it to all the knowledge that we developed from birth until we first discovered Dharma about the world, that was huge. Ja mēs mēģinām salīdzināt visu mūsu uzkrātās zināšanas par pasauli, kādas mums bija līdz tam brīdim, kad mēs iepazināmies ar dharmu, tās bija lielas, apjomīgas. Just learning to understand the world we were born into, learning the language, learning the culture, learning to survive, that was a huge set of learning, which we still haven't completed. Viss tas, kā mēs mācījāmies, kā izdzīvot, kā iemācīties valodu, kā runāt un tā tālāk, tās ir lielas zināšanas. But then the Dharma learning is probably even more, because it's entering something very, very vast, which is our inner world. Bet dharmas zināšanas ir kaut kas lielāks, jo tas mums palīdz ieiet tajā, ko mēs saucam par iekšējo pasauli. Even before I met Dharma, somebody told me that that the mind is like an iceberg, and only the very top of it is something that is conscious, and all the rest of it is underwater, which is the things we don't know at all. Pat pirms es biju sastapies ar dharmu, kāds no maniem draugiem man izstāstīja, kad ir tāda lieta, kad mūsu prāts ir tā kā aizbergs, un kad ir šī mazā, tikai proporcionāli mazā virsējā daļa, kur kaut ko spēj apzināties, un tad ir šī neredzamā daļa, kas ir neapzināta. So it's that bit above the water, which is what we learnt in the first part of our life, and it's that bit below the water, which the Dharma is going to introduce us to. Un mēs varam šo aizbergu līdzību attiecināt arī uz to, ko mēs pašlaik runājam, kad tas, ko mēs iemācījāmies savā dzīvē, līdz mēs sastapamies ar dharmu, to varētu nosaukt par šo aizbergu virsējo redzamo daļu, un savukārt dharma ir viss tas, kas ir neredzams, kas ir zem ūdens. Some people had intimations of that deeper part even when they were young. Ir cilvēki, kuriem kāds atskārsmes par šo neredzamo dziļāko daļu varbūt bija arī tad, kad viņi bija pavisam jauni. Like every now and again you may have had some inner experience which just made you feel, hey, there's a whole lot more going on down there. Katram no mums iespējams ir bijuši kādas pieredzes, kādi mirkļi, kad mums pēkšņi rodas savu veidu atskārsmi, kad patiesībā viss ir savādāk, daudz plašāk nekā man tas likās līdz šim. But the Dharma enables us to enter into that methodically, through a structured path, in a way that is safe and can give us confidence that what we discover is true. Bet dharma mums palīdz iet šajā
dziļākajā slānī, strukturētā veidā, izmantojot konkrētas metodas, kas palīdz mums saprast, ka tas, ko mēs mācāmies, ka tas ir patiesi. Would anybody like to ask any questions about what I've been talking about? Varbūt kāds vēlas uzdot kādu jautājumu par to, ko es līdz šim esmu runājis. It's all clear? Viss skaidrs? Just the word Dharma it's quite interesting because it's not part of the language that we learnt when we were young. Kaut vai šis pats vārds dharma, tas nav vārds, kur mēs iemācījāmies kaut kādā savā agrā jaunībā. And Dharma does not really mean the same as Buddhism. Un dharma nenozīmē to pašu, ko budisms. I mean, obviously there's a connection, but Buddhism is more like lots of isms in the world. It's just another intellectual system. Protams, starp dharmu un budismu pastāv saistība, bet budisms ir viens no daudzajiem ismiem, ko var nosaukt arī par intelektuālu sistēmu. Whereas Dharma is something very personal. Bet dharma savukārt ir kaut kas ļoti personīgs. You know, in the Tibetan language they don't have a word for Buddhist. Tibetiešu valodā nav vārda, kas apzīmētu budistu. It's just not part of their way of thinking. Tāda vārda nav, jo viņu domāšana tā nestrādā. The word they have that corresponds to our word Buddhist is Nangpa, which means inner being. Un ir kāds vārds, kas kaut kādā ziņā daļai atbilst tam, ko mēs apzīmējam ar vārdu budists. Tas ir vārds Nangpa, un tā nozīme ir iekšējā būtne. So an inner being is somebody who does inner work. Un iekšējā būtne ir tāda būtne, kur veic iekšējo darbu ar sevi. Who puts the main emphasis on what is inside rather than what is outside. Tā ir būtne, kur galveno uzsvaru liek uz to, kas ir manī iekšā, nevis uz to, kas ir ārpus manis. So one way I like to think of the word Dharma is to think that it means inner work. Un tā kā es runāju par darbu, man ir šī sajūta, kad tur ir runa par šo iekšējo darbu. That means it's not exclusive to Buddhists. Un dharma nav kaut kas ekskluzīvs, kas attiec tikai uz budistiem. It means it's work done by anybody who is genuinely working on themselves to transform themselves. Tas ir darbs, jebkura cilvēka darbs, kurš patiesi strādā ar sevi. Who is really trying to discover what reality is at a deep level. Jebkura cilvēka, kurš patiesi vēlas noskaidrot, kāda ir realitātes patiesā būtība. And who is really trying to live in a way that is maximizing their potential to benefit others. Un arī cilvēki, kurš dzīvo tādā veidā, lai varētu maksimāli attīstīt savu potenciālu citu būtņu labā. And then if you think like that, then Dharma is something very personal. Un ja es domāju tādā veidā, tad dharma kļūst par kaut ko ļoti personīgu. And then you can think the Buddha is someone who can help me find the way with my Dharma. Un tad mēs varam domāt, ka Buddha ir kaut kas tāds, kas var man palīdzēt norādīt ceļu, kā atrast šo dharmu. So then being a Buddhist is not like joining a political party or something. Un tad būt par budistu nenozīmē kaut kas līdzīgs, kā iestāties politiskā partijā. It's just having trust in the Buddha as being able to help us with our own Dharma. Tas nozīmē uzticēties Budam, ka viņš varētu man palīdzēt tikt skaidrībā ar manu personīgo darbu. Then there's a question about the relationship between values and behavior. Un tad jautājums par to, kāda sakarība pastāv starp vērtībām un uzvedību.
So when you look at adults in general, a lot of their behavior reflects their values. Mēs paskatāmies uz pieaugušiem cilvēkiem kopumā, tad ļoti liela daļa no viņu uzvedības, no viņu izturēšanās atspoguļo viņu vērtības. Whatever they really believe is the purpose of their life is reflected in the way they behave. Un viss, kam viņi tic, kas ir viņu dzīves mērķis, tas atspoguļojas viņu rīcībā, viņu uzvedībā. And that applies to ourselves. Sorry? That applies to ourselves. That's, so, I mean, if we think about our behavior, how we relate to others, how we relate to our activities in life. Ja mēs domājam par savu uzvedību, kā mēs izturamies pret citiem, kā mēs izturamies pret savām darbībām pasaulē, dzīvē. It doesn't all reflect Dharma. Nav tā, ka viss tas atspoguļo dharmu. Some of it reflects what we call worldly values. Daļa no tā atspoguļo to, ko mēs saucam par pasaulīgām vērtībām. And to a greater or lesser degree, most of us have worldly values as well as Dharma. Un vairāk vai mazāk katram no mums ir šīs pasaulīgās vērtības un paralēli dharmai. For example, you can have an idea of worldly success. Jums var būt, piemēram, doma par to, par pasaulīgiem panākumiem. And it may be something that you work hard to achieve. Un iespējams, ka jūs smagi strādājat, lai to sasniegtu. And if you think about, well, where did I get the ideas of that? It may be from your parents, your family, or your culture, that in order to be a successful person, you should do this. Un no kurienes nāca šī vēlēšanās, varbūt no jūsu ģimenes, no jūsu sabiedrības, kas jums radīja priekšstatu, kad, ja tu vēlies būt veiksmīgs, tev ir jādara tas un tas. Especially in relation to your work, your career, your job. It's not just about earning money. Un it īpaši saistībā uz jūsu darbu, karjeru un tā tālāk, tur nav runa tikai par naudas pelnīšanu. For most people, there's a certain self-image that they're trying to fulfill. Vairumam cilvēku darbs saistās arī ar viņa kādu paštēlu, kur šis cilvēks vēlas piepildīt. And how much is that conditioned by what we call worldly values? Un cik lielā mērā šo tēlu, kā es pats sevi redzu, cik lielā mērā to ietekmē šīs pasaulīgās vērtības. And what kind of behavior do we engage in order to fulfill those worldly values? Un kāda veida uzvedība vai kāda veida darbības mēs veicam, lai realizētu šīs, lai īstenot šīs pasaulīgās vērtības. Usually it involves working very hard. Parasti tas nozīmē smagi strādāt. And trying to get promotion or to get a better job or to be successful in one's job, in other words, to please one's boss, or all those kind of things. Un tas saistās ar tādām lietām, kā būt veiksmīgam, kā panākt, ka man paaugstina amatā, kā panākt to, lai priekšnieks būtu ar mani apmierināts un tā tālāk. Also to get respect from one's colleagues, that's important to many people. Un, protams, daudziem cilvēkiem ir svarīgi, lai mani kolēģi mani cienītu. So then they treat you with respect and they look up to you maybe. Lai viņi izturētos pret mani ar cieņu. So it's important to recognize that quite a lot of the things that we do reflect those kind of values. Un ir jāapzinās tas, ka daudz kas no tā, ko mēs darām savā dzīvē, tas atspoguļo šīs vērtības. And then, to the extent that we have Dharma values, think about what part of our behavior is a reflection of those values. Un tad attiecībā uz dharmas vērtībām mēs varam paši sevi pārdomāt, cik liela daļa no mūsu darbībām ir saistīta ar šīm dharmas vērtībām. For example, kindness, compassion, generosity, patience. Piemēram, tādām kā laipnība, līdzjūtība, devība, pacietība. Probably if we look at our general behavior, some of it is really influenced by those values. Un ja mēs aplūkojam savu
uzvedību pasaulē kopumā, tad daļa no tās droši vien ietekmē arī šīs vērtības. So also this whole question touches on the issue of ethics. Un viss tas, protams, nonāk un ir saistīts ar jautājumu par ētiku. So when I said earlier that Dharma is what holds us back from suffering, part of that is ethical conduct. Un tad, kad es iepriekš pieminēju, ka dharma ir tas, kas palīdz mums can you please repeat? Yeah, so Dharma means holding back from suffering. Jā, tad dharma nozīmē, ka dharma attur mūs no ciešanām. And in order to do that, one of the things is to have ethical conduct. Jā, un lai mums nebūtu jāpiedzīvo ciešanas, viens no veidiem, kā to panākt, ir ētiska uzvedība. And this is founded on the understanding of the cause and effect of actions. Un tas, protams, ir saistīts ar darbības cēloņiem un darbības sekām. Which is what we call karma. Tas ir tas, ko mēs saucam par karmu. But also there's the notion of not harming others and if possible benefiting others. Un, protams, šeit ir runa arī par to, kā nenodarīt citiem kaitējumu un darīt lietas tā, lai citiem no tā būtu kāds labums. The methods of love and compassion. Un tās ir šīs metodas, kas saistās ar mīlestību un līdzjūtību. And also generosity and patience. Protams, arī ar gudrību un pacietību. And all of those are geared towards others. Un viss tās ir saistīts ar citiem. And this is also ethical. Un tā ir ētiska rīcība. So usually when we trying to follow the Dharma, then we do start to behave more ethically. I think that's a general thing, that we do actually feel conviction that ethical conduct is a good thing. Un kad mēs sākam sekot dharmai, tad tas parasti iet kaut kā paralēli, kad mēs sākam rīkoties, izturēties ētiskāk, un mums ir šī sajūta, kad rīkoties ētiski, tā ir laba lieta. And in that way, our values are reflected in our behavior in all parts of our life. Un tādējādi mūsu vērtības atspoguļojas mūsu uzvedībā visās mūsu dzīves jomās. And then if we find some part of our life where we're not being very ethical, then we can do something about it. Bet ja mēs pamanām kādu savu dzīves jomu, kurā mēs neuzvedamies pārāk ētiski, tad mēs varam kaut ko darīt šīs lietas labā. Okay, so I'm going to ask you some questions now. Tagad es uzdošu jums dažus jautājumus. Maybe you can just call out your answer. What do you feel are the characteristics of a good person? Kāda jums ir sajūta, kādas ir laba cilvēka raksturīgās iezīmes? Tas nav jautājums kādam konkrēti, vienkārši, kas ir gatavs atbildēt. Helpful. Helpful. Izpalīdzīgs. Okay. Helpful to others. Citiem. Is that what, I guess that's what you mean? Helping others? Yeah. Yeah. Tas nozīmē palīdzēt citiem. Not harming others. At least. Tāds, kas citiem nekaitē, nenodara neko sliktu. That would include animals? Vai tas iekļauj arī dzīvniekus? Jā. It has to do with respect to all entire being system, whatever it's called. Tam ir saistība ar cieņu pret visām būtnēm. And also to erase the borders. Yeah. Any kind of borders. I see. A good person is somebody who erases the borders? Yeah, because like a lot of unhappiness comes from border system. Un tad
vēl viena doma, ka tas nozīmē robežu izdzēšanu, un ka daudz kas liek mums justies nelaimīgiem, tāpēc, kad ir izveidot šī dažādo robežu sistēmu. I'm going to ask you some more because it's really interesting. So when you say a border system, it sounds like something which is imposed on reality. Ko tu saproti ar šo robežu sistēmu? Tas ir kaut kas tāds, kas ir tā kā uzlikts realitātei virsū? Yeah, by human mind. Human blindness. Mind. Human mind. It also includes blindness. Tad tas ir kaut kas tāds, kas ir uzlikts realitātei, ko ir izdarījis cilvēku prāts, ieskaitot arī cilvēku aklumu. So do you think that borders are totally harmful? Un tev liekas, ka visu veidu robežu var tikai kaitēt? I think so. You think we should Es just, domāju, ka jā. do you think we should just do whatever comes into our mind? No, but I have to think to tell this better way. But many borders are very harmless. But I think it also has to do with the respect. We should be more open. But at the same time, there is this meeting between each other, and I have to think to say that. Jūs domājat stereotipus? Nē. Varbūt pat latviski tā labāk sanāks nekā es tulkošu. Es vienkārši tā, ka man vajag padomāt par to, lai es to varētu noformulēt, bet respektīvi robežas padara ļoti daudz. Kā norobežošanās? Mēs norobežojamies no citiem, un mēs citus tā kā ierobežojam ar savu prātu. Projekciju, kad jābūt tā vai jābūt tā. Kas mums ir uzlikts virsū pirms tam, kad mēs esam piedzimuši, jā. Audzināšana, sabiedrība un kaut kāds tāds. Yeah. Well, she's talking not about borders in general, but how we, due to our education, the borders are set, so it is harmful for our relation to others. So the stereotypized views of how it should be or how we should behave, so that kind of borders. Mm-hmm. Mm-hmm. So should we construct our own borders? Vai mums vajadzētu veidot pašiem savas robežas? I'm not sure about this word. Based on respect, for example? Kas balstītos uz cieņu? Yeah, maybe. Varbūt. No, it's good. First thing, it's very good to have this question. Es domāju, ka ļoti labi, ka tāds jautājums vispār parādās. Secondly, it's also really good to be clear that I need to think about this more. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti labi, kad parādās doma, kad man par to jāpadomā vēl vairāk. This itself is dissolving a border. Tas vien jau savā ziņā izšķīdina kaut kādu robežu. Often we think, oh, I'm with a group of people, I have to be very clear about what I know, I have to be very definite. Un reizēm mums šķiet, kad es esmu kādā cilvēku grupā, nu tad man ir par kaut ko jābūt pilnībā skaidrībā un man visas domas jāpasaka pilnīgi precīzi. I'm sure we can all feel how powerful it is that you said, I'm not really sure about this, I have to think about it more. Un es domāju, tas, kā tu to pateici, kad es par to neesmu pārliecināta, man par to vairāk jāpadomā, nu, mēs jūtamies ļoti ērti, teiksim, šajā situācijā. I'd like to give a couple of reflections about this idea of borders myself. Es gribu mazliet padalīties par šo robežu tēmu, arī ko es pats esmu pārdomājis. Because the word border makes me think of the borders between countries. Kad es dzirdu vārdu robežas, pirmais, kas man nāk prātā, tās ir robežas starp valstīm. I realize you didn't mean that, but even then when I think about that, I think, do we need to have borders between countries? Un es sapratu, ka tas nav tas, par ko tu runāji, bet vienalga, atgriežoties pie šīs savas pirmās domas, kā jums liekas, vai mums ir vajadzīgas šīs robežas starp valstīm? There was a moment during my life when they first went into space and they took a photograph of the Earth and there's no borders. Bija kāds brīdis manā dzīvē, kad cilvēki pirmo reizi uzlidoja kosmosā un tad parādījās šie zemes fotētāji no turienes un tur nebija redzams robežas.
At that point, the whole of humanity could see that we imposed the borders. Un šajā brīdī faktiski viss cilvēks varēja pamanīt, ka mēs esam tie, kas šīs robežas esam radījuši. And the borders is a big issue in the world at the moment. Un robežas ir arī ļoti tāds nopietns jautājums pasaulē tieši šajā brīdī. A lot of countries don't want to be invaded by refugees. Daudz valsts nevēlās, lai viņu zemēs iebrūk bēgļi. Even the language of invasion and so forth shows that people want to protect their borders. Pat tas, kādi vārdi tiek izvēlēti, kad tiek lietots vārds kā invāzija, kā iebrukums, ir šī sajūta, kad mēs vēlamies aizsargāt savus robežas. Some countries have recently put up really big new barbed wire fences. Ir valsts, kuras ir izveidojuši jaunus nožogojumus, kas ir klāti ar dzelveņratiņu. Now a lot of that comes from fear. Daudz kas no tā, tas ir radies baiļu rezultātā. A fear of losing security and one's own material well-being and so forth. Un tas ir radies tāda baļa rezultātā, kad šo pārmaiņu rezultātā, kad mūsu zemē ienāks jauni cilvēki, mēs būsim nedrošāki, mēs varbūt zaudēsim to savu dzīves līmeni, kāds mums bija. If we bring that back to the personal realm, there's something similar that goes on between ourselves and others. Un šo pārnesot, teiksim, kas attiecās uz robežām starp dažādām valstīm, mēs varam arī pārnest uz savu personīgo dzīvi par šīm robežām starp mani un citiem. People put walls around themselves because they feel it will keep them safe. Cilvēki uzbūvē sienas starp sevi un citiem, ja viņiem šķiet, ka viņi tā saglabās savu drošību. But maybe you're not really talking about that even. You're talking about what we were taught as children, that there are certain ways you have to behave. Bet iespējams, ka tu arī runāji nevis par šo, bet par robežām, par tādu veidu robežām, par to, kas mums tika bērnībā iemācīts un varbūt kaut kādā mērā uzspiests. These are cultural norms and ways of behaving in a particular culture. Par, kad tu domāji tās kultūras normas un to, kā vajag kādā konkrētā kultūrā, kā mums tiek mācīts, kā mums vajag uzvesties. And there can be times in your life when it feels like a prison. Un tad iespējams katram kādā mūsu dzīves posmā ir šī sajūta, kad es jūtos tā kā iesprostots cietumā. But there's another term that we use, which is boundaries, where we set boundaries in order to regulate our behavior and be clear about what we will do and what we won't do. Un angļu valodā ir divi vārdi, tātad borders un boundaries. Mums šķiet, ka mums ir tikai viens robežs, but we have only one word, so maybe you can Okay. tell what you mean by boundaries. So when we use boundary in an interpersonal sense, it's usually something that we have control over. Tātad, ja mēs lietojam šo vārdu boundaries, teiksim, attiecībās starp cilvēkiem, tad šeit iet runa par tādu veidu robežām, kuras mēs paši spējam kontrolēt. It's something we choose. Tas ir kaut kas, ko mēs For izvēlamies. example, ethical behavior, we might choose. Piemēram, mēs varam izvēlēties ētisku uzvedību. We might choose, I'm not going to kill deliberately. Mēs varam izvēlēties, kad es apzināti nenogalināšu. So that becomes a personal boundary. Un tā kļūst par savu veidu manu personīgo robežu. So that's not something imposed on us from outside necessarily. Tas nav kaut kas tāds, ko man kāds no ārpuses ir uzspiedis. In fact, we probably live in a culture where certain kinds of killing are acceptable. Jo visdrīzāk mēs dzīvojam kultūrā, kur kaut kāda veida nogalināšana tiek pieļauta. But if we decide, no, I'm not going to do that, then it's setting a personal boundary. Bet ja es pieņemu, teiksim, lēmumu, kad es nenogalināšu, tad es priekš sevis izveidoju tādu personīgu robežu. So anyway, this question about whether borders or boundaries
we use one word, it's okay, are a good or a bad thing? That's a really good question. Un tādēļ šis jautājums par robežām, vai tas ir kaut kas labs vai slikts, tas ir ļoti labs jautājums. And this really will shape our behavior. Un tas tiešām veido mūsu uzvedību. But I have a feeling that what you're really saying is, don't be shaped by what somebody's imposed on you. Try to develop something that you really believe in. Bet man ir sajūta, ka to, ko tu teici, gribēji pateikt, ka tu nevēlies, lai kāds tev uzspiež, kā tev izturēties, kad ir vēlēšanās pašai attīstīt to pareizo rīcības, uzvedības modeli. Does that reflect what you... Yeah, but also like in the whole, how the world is created as such, you know? Not only about what concerns my education, also that is a huge issue, but general, anything, how it is created. Like society? All the world? All even, the forms, even the natural environment? Natural, that I'm not going to touch, but in fact, like the border system is within atoms, you know? Like in the cells. There are certain cells which cells are very border form shaped. That so the border, like the skin? The cells within us in the nature, the forms are very what's the perfect word for English? Like when eager for borders. The cells are shaped in the borders, so they are fighting for each other's borders. That's how it is in the nature. So maybe that's how we are also created. Do you want to translate that? Jā, tev labāk sanāks. Ir tā, kad atomu līmenī un šūnu līmenī ir tā, kad arī šūnām ir robežas. Un līdz ar to tad šīs robežas arī cīnās katru par savu robežu. Un tad es vienkārši domāju, varbūt, ka tas vienkārši tādā ļoti dabiskā līmenī, kad šīs robežas ir starp mums un kuras mēs te veidojam. Un tā kā. I think that what you're saying is very relevant to our topic this evening. I'm not completely clear myself about how to connect it, but I think it is connected. Man ir sajūta, ka tas, par ko tu runā, ka tam ir saistība ar mūsu šī vakar tēmu. Es neesmu pilnīgi pārliecināts, kā to sasaistīt, bet man ir sajūta, ka tas ir saistīts. I don't know if there's something you can pick up on what you're going to talk about now, or whether we just move on. I had the benefit of talking with you earlier, and you used it in a very personal way, and actually it was about not creating divisions between you and others, and maybe not making assumptions and making fixed views about people. I thought that was really positive. Man bija šī pieredze sarunāties ar tevi personīgi, un tur tu runāji par to, kā nedalīt sevi no citiem un tā tālāk. Un man likās, ka tas bija ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Thank you. So you were going to just talk about the different ways of... Okay, so actually learning Dharma is quite a big process. Dharmas mācīšanās tas ir liels un apjomīgs process. It requires many different kinds of activity. Un ar to ir saistīts daudz un dažādas aktivitātes. For example, there's the whole area which we call study. Ir liela joma, ko mēs saucam par mācīšanos, par studijām. The shelves are full of interesting books, for instance. Šajās plauktos ir daudz interesantu grāmatu. And then there's many recordings or videos. Un bez grāmatām ir arī daudz ierakstu un video. Or you can listen to teachings by a teacher. Mēs varam klausīties dažādu skolotāju un mācības.
or you can be involved in discussions with your Dharma friends. Mēs varam iesaistīties diskusijās ar saviem dharmas draugiem. It might be just one-to-one like we had earlier, Tas var būt arī sarunas viens pret vienu, tāds kā bija agrāk šodien, or in a group like we just had just now. vai arī grupā kāds ir pašlaik. You listen to what somebody says and you think about it, and it helps you to think also. Mēs dzirdam, ko kāds pasaka, mēs par to pārdomājam, un tas mums pašiem palīdz. And then we come to the center and we have this interaction with others.